Laipni lūdzam atpakaļ studijā, mani mīļie draugi. Es esmu brālis Māris, un šodien mēs runāsim par Kārla Junga magnum opus, jeb lielais darbs. Tātad Kārls Jungs savas dzīves vēlākajā daļā, kad viņš nedaudz sastrīdējās ar Zigmundu Freudu, izlēma pievērsties alķīmijai. Viņš sāka pētīt alķīmiju un dažādas alķīmiskās principus un mēģināja viņus savienot ar psiholoģiju. Un, manuprāt, viņam ļoti labi izdevās definēt 4 dažādus attīstības līmeņus, caur kuriem katrs cilvēks iet cauri savas dzīves laikā. Un tāpēc šodien mēs parunāsim par šo magnum opus, jeb lielo darbu. Magnum opus ir alķīmijas simboliskais process, kā caur personisku pārveidošanos sasniegt pilnību, apziņas skaidrību un filozofa akmeni. Burtiski šo arī var tulkot kā lielais darbs, jeb dziļa, ilgstoša iekšēja attīrīšanās un integrācija. Tātad šis lielais darbs sākās ar posmu nigredo, jeb melnināšanu. Nigredo nozīmē sabrukšanu, jeb nāvi, simbolisku nāvi. Nigredo ir pirmais posms, caur kuru visiem cilvēkiem ir jāiet. Tas ir psihisks sabrukšanas process, kur ego, maska un sociāli radītā persona sāk sabrukt, lai var atklāties dziļāka būtība. Šis sabrukums nav patvaļīgs, bet ir nepieciešams attīrīšanās solis pirms transformācijas. Šajā posmā nigredo cilvēks sāk saskarties ar savu ēnas pusi, ar savu sievišķo jeb vīrišķo pusi. Kārls Jungs jau savos darbos ir runājis par animā un animus. Tas nozīmē, ka katrā vīrietī iekšā ir animā, viņa sievišķā puse, un katrā sievietē ir animus, viņas vīrišķīgā puse. Un šajā nigredo posmā šī ēnas puse sāk lēnām parādīties. Varbūt jūs visu dzīvi neesat viņu piefiksējuši, bet beidzot viņa nāk ārā lēnām. Kā tas var izpausties ikdienas dzīvē? Tas var izpausties kā depresija, tas var izpausties kā apjukums. Pēkšņi jūs vairs nezināt, kas jūs esat. Jums liekas, kāpēc es vispār šitās lietas daru? Kāda ir dzīves jēga? Šis ir brīdis, kad jūs aiziet prom no darba, ja jūs izšķiraties ar cilvēku, kur jūs esat precējušies. Šis posms ir sabrukšana, dažādu attiecību sabrukšana, jo pēkšņi jūs saprotat, ka ko es vispār šeit daru, tas nav priekš manīm. Bet nebaidieties, šim posmam ir jānotiek, jo vecajām ilūzijām ir jāsabrūk, lai dotu vietu jaunām lietām jūsu dzīvē. Nigredo ir dvēseles ziemas periods, jeb tumsa pirms rīta. Šajā posmā jūsu identitāte brūk kopā. Jūs atskatāties uz savu dzīvi un domājat, kas es vispār esmu, vai tas bija es, kas visas šīs lietas darīja? Šajā posmā jūs izjūtat dusmas uz sevi, kāds jūs bijāt pirms tam. Jums ir vainas apziņa, jums ir daudz nožēla, jums liekas, kā es vispār to varēju darīt. Jūsu ēna sāk lēnām virzīties uz augšu. Jūsu tumšā puse parādās jums pirmo reizi. Pirmo reizi dzīvē jūs saprotat, ka nav viss tik krāsaini, kā jūs domājāt. Īstenībā jūsos ir iekšā tumsa. Visos mūsos ir tumsa. Un arī jūsos iekšā ir šī sievišķā puse, jeb otrādāk vīrišķā puse. Un šis lēnām sāk nākt ārā, un jūs vairs nesaprotat, kas īsti notiek. Kā rīkoties šajā posmā? Pirmkārt, izjust šīs emocijas pilnībā. Nebaidīties. Nelietot nekādas zāles, antidepresants, nekādā gadījumā nelietot nekādas farmaciskās lietas. Drīzāk izjust šīs sāpes, rakstīt dienas grāmatu, rakstīt lietas, kas jums nāk galvā, kuras iespējams jūs nevienam neteiktu. Lietas, kuras ir tumšas, lietas, par kurām jums pat bail domāt, lietas, par kurām jums ir kauns. Ja? Bet šīm lietām ir jānāk ārā un lēnām. Jūs rakstat uz papīra un izpaužat šīs lietas, un jūs sakat savai dvēselē, ka es tevi dzirdu. Vislabākais, ko darīt šajā posmā, tiešām ir rakstīt dienas grāmatu un pilnībā izjust šīs emocijas un apzināties tajā pašā laikā, ka šis posms ir nepieciešams. Jo, lai kaut kas jauns jūsos augtu, jums ir jāsabrūk, jums ir jānomirst, jūsu vecajam ego ir jāsabrūk pilnībā. Tāpēc nebaidieties. Un vienkārši dzīvoja cauri šim posmam. Pēc tumsas nāk otrs posms ar nosaukumu albedo.
Albedo, jeb baltais posms, jeb baltināšana, nāk pēc melnināšanas. Šajā posmā jums parādās vēlme attīrīt savu dzīvi. Jūs esat sapratis, kas jūs negribat būt, un tagad lēnām jūsos ienāk šī doma, ka varbūt tās vajag pamainīt diētu, varbūt tās vajag pamainīt cilvēkus, ar kuriem es satiekos, ar kuriem es esmu attiecībās. Varbūt tās darbs jānomaina. Jūs lēnām sākat just, kad jums kaut ko citu gribās. Un arī šajā albedo posmā jūsu animus uzliesmo arvien vairāk un vairāk jūs saprotat, ka tomēr jūs neesat tas vecis, par kuru jūs visu mūžu esat domājuši, vai arī tā sievišķīgā sieviete, kuru jūs visu laiku domājat, ka jūs esat. Jo tāpēc, ka mūsos visos iekšā ir vīrišķā un sievišķā enerģija. Un Kārlis Jungs to sauc animā, jeb animus. Un kamēr mēs neapzināsimies to, ka visos mūsos iekšā ir šis animus, un mēs viņu neuzklausīsim, tikmēr mēs nebūsim pilni integrēti cilvēki. Šajā albedo posmā jūs arī apzināties, vairāk sākat saprast, ko jūs īsti gribat, kas jūs tādi esat. Jūs varbūt tās esat bērnībā, jūs vecāki vai kāds ir skolā, jūs pārliecinājis par to, kādam jums jābūt. Bet šajā albedo posmā jūs sākat apzināties, ka nē, īstenībā man ir savs ceļš ejams. Es esmu individuāls, es esmu savādāks. Un jūs lēnām sākat saprast, ko jūs īsti gribat un kas jūs īsti esat. Šajā albedo posmā jums atgriežas cerība pēc nigredo posma, pēc melnināšanas posma, kad viss sabruka. Šajā albedo posmā, kad jūs ieiet, jūs sākat redzēt gaismu, jūs sākat redzēt cerību, jūs sākat ticēt tam, ka īstenībā jūs kaut ko varat sasniegt, ka jūsu dzīve ir vērta dzīvot. Un jums var parādīties sapņi, gaiši sapņi ar daudz gaismu, jeb ūdens, jūs sākat redzēt ūdeni sapņos. Albedo ir dvēseles rīts. Šis ir brīdis, kad dvēsele ir pamodusies. Viņa sāk aust kā saule. Šis ir brīdis, kas ir sākums, kas ir jauns sākums. Šis ir tas brīdis, kad jūs sākat klausīties, kad jūs sākat domāt, sākat skatīties, un jūs sākat lēnām saprast, uz kurieni jūs īsti ejat un kas jūs īsti esat. Ko darīt šajā albedo posmā ir meditēt, tāpat turpināt rakstīt žurnālu, dienas grāmatu, meditēt, iet siltā vannā, vienkārši pavadīt laiku ar sevīm un refleksēties par dzīvi, kā saka, iegrimt un fantāzijās nedaudz jau par nākotni, sāk domāt, kas es īsti esmu par cilvēku, kur es eju, ko es vēlētos darīt, ja man, piemēram, nebūtu nevienam jāizpatīk un neviens man neietekmētu. Jūs sākat nedaudz individualizēties. Šajā brīdī albedo posmā jums arī parādās vēlme varbūt tās savu uzturu mainīt. Jūs pēkšņi saprotat, ka tas, ko jūs liekat savā ķermenī, ir ļoti svarīgi, un tas jūs ietekmē, un jūs pēkšņi sākat nomainīt kaut kādu diētu. Šajā albedo posmā jūs sākat apzināties, kas ir svarīgs priekš manīm, kā man rīkoties, kas es tāds esmu. Vai ne? Jūs beidzot sākat domāt par sevīm, jūs sākat saprast, kas es tāds īsti esmu. Jūs sākat radīt jaunus ieradumus šajā albedo posmā, bet nevis vienkārši tādu, ka es kaut ko atmetīšu un cīnīšos un nedarīšu to, bet jūs jau sākat lēnām saprast, ka tiešām tas priekš manīm nav vajadzīgs. Piemēram, pīpēšana vai zāles pīpēšana vai dzeršana vai kaut kas tam līdzīgs. Jūs jau sākat saprast, ka tiešām tas man nav vajadzīgs, un jums vairs nemaz nav jācīnās ar sevīm, un jāsaka sev, es nedarīšu to, bet jūs jau vienkārši jau nedarat, jo tāpēc, kad jūs jau apzināties to, ka tas jums ir kaitīgi. Bīstamā lieta šajā posmā ir tāda, ka jūs varat domāt, ka viss jūs jau esat sasniedzis galu. Jūs esat, tikko depresija beidzās, tagad es zinu, kas es esmu, manā ēnas pusē, manā animā ir parādījusies, un tagad došu dzīvē, vai ne? Bet nē, šis ir tikai otrais posms, šī ir tikai baltināšana. Un tagad mēs nonākam pie nākošā posma, kurš saucās citrintes, jeb dzeltināšana. To varētu uzskatīt kā, kad sudrabs baltais pārtop dzeltenajā. Šo var arī redzēt, kad saule, ja jūs bijāt albedo posmā, bija rīts, tad tagad citrintes posmā saule jau ir uzlēkusi, un jūs redzat sauli pa īstam. Citrintes nozīmē dzeltināšana, jeb dzīvā gudrība.
Citrintas ir tas posms, kurā lietas, ko jūs esat apzinājušies savā albedo posmā, ja? Ko jūs esat apzinājušies, kas jūs tādi esat, jūs sākat integrēt jau savā dzīvē. Un vairs ne tikai zinat, kas jūs jau esat un kādu ceļu jūs ejat, bet jūs jau to sākat darīt pa īstam. Citrintas posmā sākās īsta dzīves dzīvošana. No šī brīža jūs sākat dzīvot īstu dzīvi. Jūs vairs tikai nefilozofējat un nedomājat, neprātojat, kā būtu pareizi dzīvot, kāds es gribu būt, ko es gribu darīt, bet jūs jau sākat darīt. Jūs jau pilnībā ar pārliecību ņemat soļus un darat to, ko jūs zinat, ka jums ir jādara. Šajā posmā citrintas jūs spējat integrēt pretējās puses, sajust mērķi, dzīvības enerģiju un spontānu intuitīvu vadību. Šajā posmā jūs paliekat radošāks, jūs sākat izpausties radoši. Jūs ne tikai sekojat citiem, bet jūs jau radat no iekšienes, no sava spēka, jūs izpaužaties šai pasaulē. Šajā citrintas, jeb dzeltēšanas posmā jums parādās tā kā skaidrība, tāda tīra skaidrība par attiecībām, par darbu, par sevīm. Jūs redzat pilnībā, es saprotu, kas es esmu un ko es gribu. Un jūs sākat jau darīt šīs lietas. Šis ir arī tas brīdis, kad jūs sākat varbūt tās mācīt citus cilvēkus. Jūs jau esat kaut kādu pieredzi dzīvē sasnieguši, izdarījuši kaut ko, un jūs sākat jau mācīt citiem, jūs sākat runāt, jūs sākat filmēt video, jūs sākat runāt ar cilvēkiem, jūs izpaužat ārā savu gudrību, jūs neturat viņu zem pūra. Jūs vairs neesat vienkārši cilvēks, kas kaut ko mācās un dara, bet jūs jau kaut ko apzināties, un jūs jau sākat varbūt tās citiem palīdzēt, padot roku. Un šajā posmā arī ieteicams ir rakstīt, daudz rakstīt, izpausties, mācīt citiem cilvēkiem, dalīties ar savu pieredzi. Bet šajā posmā ir bīstami atkal tas, ka jūs varat kļūt pārāk iedomīgs. Jums liekas, ka jūs esat kaut kāds guru. Daudz cilvēku šai posmā iestrēgst, un viņi kļūst par guru, par mācītājiem, kas veido tādu kultu sev apkārt, jo viņiem liekas, ka viņi ir apgaismoti un pārējie cilvēki ir muļķi. Un tie cilvēki, kas varbūt meklē kaut kādas atbildes, viņi atrod no šī cilvēka, un šis cilvēks ir, viņa ego saka, haha, tagad es zinu, un es tagad visiem mācīšu. Bet tas ir slasts, jāatcerās ir tas, ka citrintas posms jau nav pēdējais, draugi. Šis nav pēdējais posms. Jūs vēl neesat pilnvērtīgs cilvēks. Jūs tikai esat kaut kādu apgaismību guvis, jūs sevi saprotat, sevi zinat, un jūs dalāties ar gudrību, bet ego šajā brīdī var pārņemt, tāpēc uzmanīgi šajā posmā. Un tātad mēs nonākam pie pēdējā 4. posma rubedo, jeb sarkanēšana. Sarkanais posms. Rubedo ir sarkanība jeb pilnīga integrācija. Rubedo sarkanība ir 4. un pēdējā stadija. Iekšējās transformācijas kronējums. Alķīmijā tā simbolizē filozofu akmens rašanos, dvēseles, ķermeņa un garīgā materiālā pilnīgu apvienošanos. Šis ir tas brīdis, kad saplūst kopā jūsu dvēsele, jūsu materiālais dzīvnieciskais ķermenis un jūsu emocionālais prāts un jūsu racionālais prāts viss saplūst vienā. Beidzot, jūs integrējat savas domas, emocijas un darbības vienā. Jūs pilnībā esat viens vesels cilvēks. Rubedo ir tas brīdis, kur jūs esat pilnībā integrējis savu animā un animus. Jūs esat pieņēmis to pilnībā, ka jums ir šī ēnas puse, jūsos ir tumsa, un jūsos ir arī sievišķā un vīrišķā puse, un visas šīs puses jūs saņemat kopā. Šajā rubedo posmā jūs spējat saprast paradoksu. Jūs spējat saprast, ka lietas vienlaicīgi var būt labas un sliktas. Tā pašā laikā lietas var būt skaistas un neglītas. Šie paradoksi, kurus pirms tam jūs nevarējāt saprast, tagad šajā rubedo posmā jūs saprotat. Un ja jūs esat ticis līdz šim rubedo posmam, tad jūs virzaties uz priekšu un darat vienkārši no zināšanas, no apziņas. Jums vairs jūs vairs nepārliecina, jums sevi vairs nevajag pārliecināt. Jūs vienkārši pieceļaties un jūs darat, jūs ejat uz priekšu, jo jūs zinat, kas jūs esat, jūs zinat, uz kurien jūs ejat, un jūs zinat, kas jums jādara, un jūs vienkārši to darat.
psiholoģiski tā ir iekšējā autoritāte, iekšējā mērķtiecība, kad jūs pasakat, es esmu valdnieks pār savu dzīvi, es veidoju savu dzīvi un es veidoju savu pasauli apkārt, un es esmu neapturams. Un tā ir pilnīga integrācija. Tā ir pilnīga integrācija starp garīgo, garu un materiālo un racionālo prātu. Viss ir vienkārši vienā, un jūs esat pilnvērtīgs cilvēks. Šajā rubedo posmā jūs gribat palīdzēt cilvēkiem. Jūs saprotat to, ka mēs visi esam viens. Un jūs esat indivīds, kurš ir spēcīgs, kurš ir apzinājies sevi, bet jūs arī zinat to, ka jūs varat palīdzēt citiem, un kad jūs gribat arī palīdzēt citiem atmosties un arī nonākt līdz šai stadijai. Šajā rubedo posmā jūsu ego ir aktīvs, bet viņš nav dominējošs. Tas nozīmē, ka jūs zinat, kas jūs esat, jūs ejat uz priekšu, bet jūs nedarat to ego dēļ. Jūs esat pazemīgs, bet tajā pašā laikā autoritīvs un spēcīgs. Tas ir tāds paradoks, kad jūs vienkārši esat spēcīgs, jūs sakat, ko jūs domājat, jūs darat to, kas jums jādara, bet tajā pašā laikā jūs nedomājat, ka jūs esat labāks par citiem cilvēkiem. Šajā rubedo posmā jūs saprotat pilnībā savu karjeru, savu attiecību mīlestības stāvokli. Jūs zinat konkrēti, ko jūs gribat, kādu cilvēku jūs meklējat, jūs tādu cilvēku atrodat. Karjeru, to, ko jūs gribat darīt, kas tieši jums sanāk, tieši tas, ko jūs gribat, jūs to darat. Jums neinteresē vairāk nekādas sabiedrības viedokļi un cilvēku padomu, nekas, jo jūs esat pilnībā integrēts, pilns cilvēks. Ko šajā posmā darīt? Rubedo posmā vajag koncentrēties uz darbiem, uz attiecībām un vienkārši darīt to, ko jūs zinat, ka jums jādara. Vienkārši darīt, taisīt radošus projektus, iesaistīties mīlošās attiecībās, darīt darbus, kas palīdz cilvēcei, kas palīdz cilvēkiem jums apkārt, strādāt priekš sabiedrības. Es personīgi uzskatu, ka tikai cilvēki, kuri sasnieguši rubedo posmu, būtu atļauti jebkāda veida valdībā. Es tā uzskatu. Bet, tā ir cita tēma. Lai gan šis ir rubedo 4. posms, vai ne? Tas nenozīmē, ka tās ir beigas. Draugi mīļie, šie posmi, šie psiholoģiskie posmi, nigredo, albedo, citrintas, rubedo, tas nav tā, ka jūs ejat pa kāpnēm un viņš beidzās. Cilvēks, kurš ir sasniedzis rubedo posmu, viņš tāpat var iekrist vēlreiz nigredo, un tāpat iet cauri vēl vienam albedo un vēl vienam citrintas. Tas nozīmē, ka jūsu dzīves laikā šie posmi ir dinamiski, viņi visu laiku mainās, un jūs visu laiku viņiem ejat cauri. Kārls Jungs, piemēram, viņš domāja tā, ka viņš teica, dzīve sākās pēc 40. Viņš uzskata tā, ka līdz 40 gadu vecumam cilvēks var iziet visiem šiem posmiem cauri. Un 40 gadu vecumā tu esi šajā rubedo posmā. Tu esi pilnīgi integrēts, nosvērts, autoritīvs cilvēks, pilnvērtīgs. Un tu esi pilnībā sevi pieņēmis, integrējis, un tu zini, kur tu ej, un tad tu dari. Un tad tu veic šai pasaulē darbības un projekts veido tādas, kādas tev ir paredzēts darīt. Tā bija viņa teorija. Es teikšu godīgi, no savas dzīves pieredzes, es zinu daudz cilvēkus, kuri ir daudz vecāki par 40 gadiem, un viņi nav tikuši cauri visiem šiem posmiem. Un tikpat labi arī kāds cilvēks var ātrāk šiem posmiem iziet cauri. Un tikpat labi, kā jau es teicu, šie posmi arī nāk un iet, un katru dienu mēs attīstamies, katru dienu mēs izaugam. Bet es uzskatu, ja mēs vēlamies, un ja mēs ar sevīm strādājam, un ja mēs tiešām pievēršam uzmanību tam, ko mēs darām, kādi mēs esam, un mācamies no visa un visiem, mēs varam sasniegt visus šos posmus, iziet cauri visiem šiem posmiem, nonākt līdz rubedo posmam un vienkārši darboties no iekšējas zināšanas un veikt labus darbus šai pasaulē, palīdzēt cilvēcei, palīdzēt cilvēkiem apkārt. Es redzu un es zinu, ka tas ir iespējams, un es novēlu visiem jums arī, draugi mīļie, piestrādāt pie sevīm un iet cauri šiem posmiem. Galvenais atceraties, nebaidieties, ja jūs esat nigredo posmā, viss kārtībā, viņam jāiet cauri, depresijai ir jābūt, bet atcerieties, ka tas arī beigsies, rīts uzleks, pienāks albedo, pienāks citrintas un beigās jūs būsiet rubedo. Jā, es ceru, ka es
kaut kā sakarīgi šo tēmu izskaidroju. Es ceru, ka jūs sapratāt, ko es ar to domāju un ko Kārlis Jungs domāja par šiem 4 garīgās, jeb psiholoģiskās izaugsmes posmiem. Un lūdzu rakstiet komentāros, kurā posmā jūs esat, kā jums liekas, un cik jums gadi varbūt ir. Un jā, nav pareizās, nepareizās atbildes, mēs visi šeit esam kopā, mēs visi esam viens, un mēs tāpat visi attīstamies un augam, un gal galā mēs tiksim tur, kur mums ir jābūt.